Nosaka lielāko veselo skaitli, kurš pieder nevienādības 9 mīnus x kvadrātā lielāks par 0 atrisinājumu kopai. Ko šeit var darīt? Vispirms mēs pārrakstīsim uzdevumu. Un pārnesīsim 9 uz otru pusi. Kā mīnus 9, mēģināsim izteikt x. Nu, mīnus abās pusēs ļoti nesmuki izskatās, pareizināsim abas puses ar mīnus 1 un uzmanību mainīsim nevienādības zīmu uz pretējo. Ja reizina ar mīnus 1, nevienādības zīme ir jāmaina uz pretējo. Sanāk x kvadrātā mazāks par 9. Tagad vilksim abām pusēm sakni. Sakne no x kvadrātā mazāks par sakni no 9. Tas ir x mazāks par sakni no 9. Ja mēs rēķinātu vienādojumu, x ir sakne no 9, tad mums pirmā sakne sanāktu mīnus 3, un otrā sakne mums sanāktu 3. Bet tā kā mums ir mazāks par sakni no 9, tad mums pareizā atbilde būs, ka mūsu intervāls ir, un apaļajās iekalās rakstīšu šo nevienādību ir nestingrā, no mīnus 3 līdz 3, bet tas nav uzdevuma jautājums. Tas ir mēs rēķināt vienkārši nevienādību. Un tagad uzskicēsim mūsu parabolu doto, šo doto ar zariem uz leju. Uzskicēsim. Pie mīnus 3 nepieder, pie 3 nepieder, krusto x asi. Un jābūt lielākam, sākotnēji bija jābūt lielākam par 0. Tad viss šis te intervāls, ko mēs jau pierakstījām. Bet mums prasa lielāko veselo skaitli, kurš pieder atrisinājumu kopai. Trīnieks mums neder, jo trīnieks nepieder, jo, ja piederētu, tad būtu vienāds ar 0. Tad izvēlēsimies veselo skaitli 2. Lielākie tie, kas pa labi. 2. Lielākais veselais skaitlis. Starp citu, ja būtu prasīts mazākais veselais skaitlis, tad tas būtu mīnus 2. Mazākais veselais skaitlis. Bet tas mums netiek prasīts. Tad mums prasa lielāko. Un pierakstam atbildi ir 2. Paldies par uzmanību!